Espresso ar Elisu Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktualitātēm juridiskajā jomā. Mani sauc Eduards Dzintars, esmu nodokļu prakses grupas vadītājs, zvērnāta advokāta palīgs Elisu Kļaviņš, advokātu birojā. Jā, šodien Eduards mums pastāstīs par tādu brīnišķīgu iespēju, kas ir uzņēmumu īpašniekiem, ka viņi var piešķirt saviem darbiniekiem akciju opciju. Ko tad tas nozīmē un ko tas uzņēmējiem dod? Pirmkārt, šīs akciju pirkuma tiesības var piešķirt gan akciju sabiedrības, gan SIA, un tas ir uzņēmumiem, tas ir tā kā ļoti labs veids, kā motivēt un piesaistīt darbiniekus, jo tas ir izdevīgi gan uzņēmējiem, jo ir mazāks nodokļu sloks, gan darbiniekiem, jo potenciāli darbinieku ienākums var tikt sasaistīts ar uzņēmuma vērtības pieaugumu vai kaut kādu konkrētu mērķu izpildīšanu, kā arī ilgtermiņā tas stiprina darbinieku lojalitāti konkrētam uzņēmumam. Un tieši šobrīd tas ir vēl aizvien aktuāli, jo darba tirgu arvien grūtāk ir atrast darbiniekus, un šis ir labs veids, kā piesaistīt jaunus darbiniekus, kā arī, lai saglabātu jau esošos darbiniekus. Okay. Kas tad praktiski uzņēmējiem ir jādara, ja viņš ir izdomājis, ka viņš grib šādas akciju pirkuma tiesības saviem darbiniekiem piešķirt, kā viņam ir jārīkojas, ko viņam ir jādara vispirms un kādu dokumentu varbūt jāsagatavo? Tad pirmais, kas ir jādara, ir jāsaprot, kāds ir šī akciju pirkuma tiesību plāna mērķis un kas ir tie darbinieki, kam vēlas piešķirt šīs tiesības. Vai tie ir visi darbinieki, vai tas ir piemēram tikai valdes loceklis vai kaut kādi konkrēti vadības darbinieki. Protams, ir iespējams arī, ka uzņēmumā ir vairāk šie akciju pirkuma tiesību plāni, piemēram, dažādām darbinieku grupām. Pēc tam tad ir jāsastāda šis plāns, kurā ir kā minimālās prasības būtu, kad ir izvirzīti kaut kādi mērķi vai kritēriji, kas darbiniekiem ir jāsasniedz, lai varētu realizēt šīs pirkuma tiesības, tad ir jānosaka šo akciju pirkuma tiesību minimālais turēšanas periods, kas nevar būt īsāks par 12 mēnešiem, lai piemērotu nodokļu atvieglojumu. Kā arī jānosaka dažādas nianses, piemēram, par šo tiesību mantošanu, kas notiek, ja darba tiesiskās attiecības izbeidzas, kas notiek, ja darbinieks pāriet uz citu saistīto uzņēmumu strādāt un tam līdzīgi. Kā arī, protams, jānosaka, vai šīs daļas vai akcijas darbinieks saņems bez maksas, vai arī viņam būs jāmaksā kaut kāda maksa par šīm akcijām vai daļām. Parasti, ja šī maksa par akcijām ir lētāka vai mazāka nekā aktuālā tirgus cena, un tad ar šo cenas samazinājumu tad ir šis darbinieka labums. Pēc tam, protams, ir jāveic arī grozījumi statūtos, ja tas ir nepieciešams, jāpieņem dažādi korporatīvie lēmumi, un pašās beigās, kad šie visi darbi ir izdarīti, tad ir jāpaziņo vidām 2 mēnešu laikā no piešķiršanas, lai varētu piemērot šo algas nodokļu atbrīvojumu. Ok, ļoti labi, ka tu pieminēji šos 12 mēnešus un nodokļu atvieglojums, tad kādi nodokļu atvieglojumi tad ir pieejami caur šo un kāpēc šī prasība, ka gadu šo akciju opciju nevar realizēt? Tātad, ja izpildās visi iedzīvotāju ienākumu nodokļa likumā minētie kritēriji, tad šis ienākums no akciju vai daļu pirkuma tiesību realizēšanas neapliekas ar algas nodokļiem. Un šādā gadījumā tikai darbiniekam, kad jau pārdos šīs akcijas, būs pienākums maksāt kapitāla pieauguma nodokli, kas ir 20% no starpības starp iegādes vērtību un pārdošanas vērtību. Tas, piemēram, ja darbinieks šīs akcijas ir saņēmis bez maksas un
izpildās visi kritēriji un pēc tam viņš viņus pārdod, piemēram, par 1000 eiro, tad darbinieks nomaksās 20% kapitāla pieauguma nodokli, kas no 1000 eiro ir 200 eiro, un tad 800 eiro būs darbinieka ienākums, pa kuru jau pēc tam nekādi citi nodokļi nav maksājami. Šis ir tas labums, ko gūs gan darba devējs, gan darba ņēmējs. Šis 12 mēnešu turēšanas periods ir nepieciešams tam, lai negodprātīgi darba devēji vai arī ņēmēji neizmantotu šo sistēmu, lai apietu algas nodokļus. Agrāk šis periods turēšanas bija 36 mēneši, Lietuvā un Igaunijā vēl aizvien viņš ir 36 mēneši, bet Latvijā šis minimālais turēšanas periods šobrīd ir 12 mēneši, attiecīgi pēc kuriem tad darbinieks var sākt izmantot šīs pirkuma tiesības. Bet praksē šis periods var būt arī ilgāks, kā arī var uzņēmums noteikt, ka šis periods ir vismaz 12 mēneši, vai tad, kad izpildās konkrēts kritērijs, piemēram, ir sasniegts konkrēts apgrozījuma līmenis, kad darbinieks var sākt realizēt savas pirkuma tiesības. Realizēt pirkuma tiesības vai realizēt akcijas? Vai mēs runājam par akciju pārdošanu vai tomēr par kaut ko citu? Nē, mēs runājam par akciju vai daļu iegūšanu īpašumā, kad darbinieks kļūst par šo akciju vai daļu īpašnieku, un tad attiecīgi pēc tam tad darbinieks var izvēlēties, vai darbinieks turpina turēt šīs akcijas vai daļas, vai arī tās pārdot. Protams, darba devējs var plānā arī paredzēt, ka darbiniekam ir pienākums šīs akcijas pārdot tad, kad darba devējs to liek, vai arī tad, kad iestājas kaut kāds konkrēts gadījums, piemēram, mainās uzņēmuma īpašnieki vai ir IPO. Nu jā, jo es tieši par to gribēju vaicāt, tad šajā situācijā der teiciens, viss ir labi, kamēr viss ir labi, vai ne, jo kamēr tātad darbinieks un darba devējs dzīvo saskaņā un viss attīstās un notiek, akcija opcija nenoliedzami ir iegūms abiem, jo tad viens ir motivēts strādāt, vairāk sasniegt un iesaistīties un tā tālāk. Otrs iegūst nodokļu atvieglojumus un piesaist ciešāk uzņēmumu darbinieks ilgtermiņā, bet, kā mēs zinām, praksē tās attiecības mēdz mainīties, notiek kaut kas, cilvēki iet prom, varbūt iet prom arī ar zināmām konflikta situācijām, kā tad, jo man, teiksim, kā darba devējiem būtu mazliet baža, kas tad notiks ar šo akciju pirkuma tiesību vai jau nopirktajām akcijām, ja teiksim, šādas konflikta situācijas veidojas, kā to regulē? Šo var regulēt akciju pirkuma tiesību plāna noteikumos, nosakot, ka brīdī, kad tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, tad vai zaudē visas piešķirtās šīs akciju pirkuma tiesības, vai arī darbiniekam ir pienākums pārdot visas jau esošās akcijas. Ja runājam konkrēti par Latvijas SIA gadījumu, kad tiek piešķirtas daļu pirkuma tiesības Latvijas SIA vai arī akciju sabiedrībā, tad ir iespējams šo risku samazināt ar daļu vai akciju kategorijām, kad darbiniekam tiek piešķirtas tādas kategorijas daļas vai akcijas, kurām nav balstiesību un tiesības saņemt likvidācijas kvotu. Tas šādi arī darba devējs var pasargāt sevi no konflikta situācijām. Okay, cik Latvijā vispār ir izplatīta šī akciju pirkšanas iespējas piešķiršana darbiniekiem? Vai ir kaut kādas nozares, kas varbūt ir, kurās tas ir vairāk izteikts, vai tādā laika nogriezienī skatoties, tas kļūst arvien izplatītāks? Kāda ir šī attīstība Latvijā bijusi? Ja paskatās vēsturiski, tad 2013. gadā šīs nodokļu atbrīvojums tika ieviests ar mērķi, lai varētu šīs akciju pirkuma tiesības piešķirt starptautiskie uzņēmumi, kas darbojas pa visu pasauli vai Eiropu, un tad attiecīgi arī meitas sabiedrībās Latvijā
varētu piešķirt šīs akciju pirkuma tiesības un saņemt šo nodokļu atbrīvojumu. Bet šobrīd šo iespēju izmanto ne tikai starptautiskie uzņēmumi, bet arī jaunu uzņēmumi Latvijā, it īpaši IT sektorā. Bet šobrīd jau šo iespēju izmanto arvien vairāk arī citu sektoru uzņēmumi. Tā kā tur īsti nav nozīmes, kādā sektorā šis uzņēmums strādā, šo visu var ieviest un piesaistīt konkrētās nozares specifikai. Piemēram, jaunu uzņēmumiem akciju pirkuma tiesības ir labs instruments, kā piesaistīt darbiniekus, jo akciju pirkuma tiesību plānā var paredzēt, ka darbiniekam ir tiesības iegādāties akcijas vai daļas par uzņēmuma tagadējo vērtību, kas, piemēram, pēc 5 vai 7 gadiem var būt krietni augstāka nekā esošā vērtība. Un šādā veidā, piemēram, Igaunijā ļoti daudzi bijušie startup darbinieki, kas tagad ir kļuvuši par vienradžiem, ir kļuvuši par miljonāriem. Un var attīstīt savus biznesus jau paši savus no nulles, un tā komuna tur veidojās. Jā. Ok, tu pieminēji vārdu plāns, kas ir tāds pamatdokuments, vai ne, šai akciju pirkšanas tiesību piešķiršanai, vai šis plāns ir kaut kāds, vai ir kaut kāda matrica šādiem plāniem, tas katrā gadījumā top pilnīgi no jauna, vai kā šie plāni top? Katrs uzņēmums var šo plānu sastādīt pēc saviem ieskatiem, bet sastādošo plānu ir jāņem vērā IN likumā noteiktie kritēriji, kas ir, kad minimālais akciju pirkuma turēšanas periods ir vismaz 12 mēneši. Gadījumā, ja darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas, tad 6 mēnešu laikā darbiniekam ir jārealizē šīs akciju pirkuma tiesības, ja to paredz plāns, kā arī ir jānosaka, kas notiek darbinieka nāves gadījumā un kas notiek gadījumā, ja darbinieks pārceļās uz citu saistīto uzņēmumu. Šis plāns var būt nosīt ļoti vienkāršs dokuments, pat uz pāris lapām. Protams, starptautiskiem uzņēmumiem tas ir daudz sarežģītāks dokuments, un tas var būt arī uz ļoti daudzām lapām, bet vietējiem uzņēmumiem šis dokuments var būt ļoti vienkāršs uz 2-3 lapām, kur ir minēti galvenie kritēriji, tas ir, cik ilgs ir šis turēšanas periods, kas notiek, ja darba tiesiskās attiecības ar darbinieku tiek izbeigtas, cik akcijas vai daļas pirkuma tiesības tiek piešķirtas darbiniekiem, kāda būs cena un kad darbinieks var realizēt šīs akciju pirkuma tiesības, kā arī var noteikt konkrētus kritērijus, no kuru izpildes ir atkarīgs šo akciju pirkuma tiesību skaits. Bet saki, cik sarežģīti vai vienkārši tad ir sagatavot visus nepieciešamos dokumentus, lai šo iespēju uzņēmējs realizētu? Vispārīgi tas, protams, nav ļoti vienkāršs process, bet nav arī nekas sarežģīts. Teiksim tā, uzņēmumam ir vienu reizi jāiziet cauri šim procesam, kad tiek sastādīts plāns, veikti un pieņemti attiecīgi korporatīvie lēmumi, tiek noziņots vidam, un pēc tam jau šo dokumentu paketi var izmantot arī citiem darbiniekiem. Tā kā varētu teikt, ka ja uzņēmums vienu reizi iziet cauri šim procesam, tad pēc tam jau nākamajiem darbiniekiem piešķirt šīs akciju vai daļu pirkuma tiesības ir daudz vienkāršāk. Un arī šos dokumentus sagatavot, ja nav kaut kādi ļoti, ļoti specifiski noteikumi, tad neaizņem daudz laika, un tas vispārīgi nav sarežģīts process. Dibinot jaunu uzņēmumu, to var uzreiz jau paredzēt statūtos šādu iespēju? To īsti nevajag paredzēt statūtos.
dibinot jaunu uzņēmumu, šo nekā īpaši nevajag piefiksēt, bet tad, kad jau šīs akciju pirkuma vai daļu pirkuma tiesības tiek piešķirtas, tad var veikt šos grozījumus statūtos. Un tas kopumā ir ļoti ātrs un vienkāršs process. Okay, kā ir ar ārvalstu uzņēmumiem? Tu jau pieminēji, ka tie varbūt bija pirmie, kas Latvijā ieviesa citur starptautiski aprobēto šo schēmu vai šo te modeli ar akciju tiesību piešķiršanu. Vai šie starptautiski aprobētie modeļi ir Latvijā 1:1 tiek izmantoti, ja tie tomēr ir jāpielāgo, jo likumi tomēr droši vien atšķirās? Kā tas praksē notiek? Praksē tas ir atkarīgs, kuras valsts plāns šis ir. Pēc pieredzes ļoti bieži ārzemju plānus ir nepieciešams pielāgot Latvijai, jo ārzemēs šī prakse ir jau nostiprinājusies, bet Latvijā vids dažreiz nepieņem kaut kādus ārzemju risinājumus, kuru dēļ tad ir nepieciešams vai šo plānu speciāli pielāgot Latvijai, attiecīgi veikt korekcijas tajā, vai arī par kaut kādiem mehānismiem un tad lūgt apstiprinājumu no vidu, kad no vidu puses tas ir pieņemami, kad tiek plāns realizēts attiecīgajā veidā. Runājot par iniciatīvu, tātad šādu modeli piedāvāt, vai iniciatīva var nākt un nāk parasti no uzņēmuma vadības, no īpašniekiem, bet vai var tā nākt arī no pašiem darbiniekiem? Parasti iniciatīva nāk no uzņēmuma vadības, jo tas ir tā kā vadības interesēs darbiniekus motivēt, bet, protams, arī darbinieki var vērsties pie uzņēmuma vadības un teikt, ka vēlas šādu iespēju, bet tas, protams, ir uzņēmumu dalībnieka jautājums, vai vēlas šādu sistēmu ieviest vai nē. Labi, liels paldies, Edvard, tev par šo skaidrojumu. Tātad faktiski varam secināt, ka šis akciju piedāvājums, akciju izpirkuma piedāvājums saviem darbiniekiem ir tiešām brīnišķīga iespēja, lai motivētu labākos, perspektīvākos cilvēkus, kas, kā mēs zinām, ir vērtīgākais biznesa aktīvs vienmēr bijis un būs. Un ņemot vērā, ka Latvijā tā likumdošana ir salīdzinoši liberāla šajā jomā, salīdzinot arī ar mūsu kaimiņu valstīm, tad droši vien, ka uzņēmējiem būtu vērts apdomāt, vai šo iespēju nevar izmantot gan darbinieku piesaistē, gan noturēšanā, motivēšanā. Espresso ar Elisu Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktualitātēm juridiskajā jomā.